Viktor, Jā. kāds būtu tavs ieteikums virtuvei priekš kūkotājām? Jā, lai ir lielāka darba virsma, Jā, lai ar kūks. lielāku virtuvi jāpasūta. Tas vienkārši. Bet kādu? Klausies, bet, forši, kad ir sala, protams. Skaidrs, ka ne katrā dzīvoklī var izveidot salu, bet privātu mājām bieži ir iespēja uztaisīt vai nu salu, vai nu pussalu. Ar ko ir forša sala vai pussala, ka tu vari strādāt no abām pusēm. Pieņemsim, daudzi tur ģimenē kopā ar bērniem tur taisa tiešām miklu vai kūkas, un tu tur vari nostāties 2 vai 3 pusēs un tad mierīgi to darīt. Protams, tu vari to pašu darīt arī virtuves pamatdaļā, bet vienīgais, ka tu stāvi ar seju pret sienu, kas varbūt ne tik forši. Bet, ja tu tauc gatavo, tad tev, protams, jāpadomā, lai tev būtu pietiekami liela darba virsma. Iespējams, tu vari atteikties no kaut kādām kolonām, jo kolonas palielina vietu glabāšana, bet apēd darba virsmu. Tā kā, ja šādā virtuvē tev būtu plānota viena kolona leduskapim, kuras tu nevari atteikties, un tad otra kolona, pieņemsim, cepeškrāsni, kas stāv augstāk, iespējams, tu vari cepeškrāsni pārnest zem plīts, un tad vienkārši saglabāt lielāku darba virsmu. Super, tas ļoti foršs ieteikums. Es vēl iedomājos forši, ka ar saliņa, un tu vari skatīties, tā ir apvienota tā ēdama zona ar viestabu, tu vari skatīties kulinārijas šovu. Gatavot. Jā. Ja tev interesē virtuves projektēšana un izgatavošana, tad raksti mums uz info@olymeblis.lv vai zvani uz mūsu salonu.